Ir 1917. gada marta vidus. Pirms apmēram mēneša tika gāzta Nikolai II monarhija. Jau 3. gadu rit Pirmais pasaules karš un Latgali ir piefrontes joslā. Kara atskaņas ir jūtamas arī Pēterpilī bijušajā impērijas galvaspilsētā. Valda ilūzija par demokrātisku Krieviju, kas visām impērijas tautām dos pašvaldības tiesības. Visās vietās un visās šķirās uzvirmo sapulču, manifestāciju un apspriežu bums. Latviešu guberņās populāra kļūst ideja par brīvu Latviju, brīvā Krievijā. Pēterpilī tiekas 2 aktīvākie latgalieši – garīdznieks Francis Trasuns un inženieris Francis Kemps. Abiem vienlīdz rūp Latgales likteņus. Lai būs slavēts. Mūžīgi mūžos. Latgales kongress topa lielā pacelotībā, bet arī lielā nervozitāte. Ja? Un to mēs jūtam šo izcilu Latgales patriotu Franča Trasuna, Franča Kempa sasatikšanās, savstarpējos kontaktos. Mēs tur vēstures redzam, ka viņi saprata to lielu atbildību. Un arī saprata, ka faktiski tu darītoju, kas varim tīši palīdzēt, jau nebija simtim. Ja? Kongresu var sasaukt, paceļt rūku 200, 300, bet īstenībā tu lītu organizēt visu, saorganizēt daži cilvēki. Un mēs redzam, ka šis sūļenči nebija porok plošs, 5, 6, katrā grupējumā. Kas sasatiek abi vadītāji, tad ir skaidrs, ka te ir liela atbildība, nervozitāte. Un to mēs arī redzam pēc tiem nūstostiem un dokumentiem. Tu atkal pirmais? Man stundinīgs vecs. Nā, precizē roda. Visur bez tas nokavēt, dēļ te metīm aiz laika. Ko tad tu cilvēceņi vari nokavēt? Ko mēs varam nokavēt? Čainim? Paldies, vēļok. Urālēt? Slapnis urām. Meža vidučos jau droši vien vēl sniegs. Garšīgi? Riktīgi. Saimnieta sūļā vālo klingeri iztep. Es sūļu palīdzēt. Ko tad? Meikli meicēt? Vai sagrīst? Da nezinu. Nezinu, pie ko es tu vispār atguvu. Nazini. Mēs obi labi zinām, dēļ ko šodien esam it atgojuši. Vara Krīvējai tagad mātojas iz īlas. Izmantosim to momentu, ja paimsim to, kas mums jau sen pīzanok. Tuvokajā laikā vajag Grieku kongresu Rieziknī, kur lemsim par atsadalēšanu no Vicebskas guberņas, pīsavienošanu Kurzemes un Vidzemes guberņam, vīna autonomā vasalumā. Te būs brēva Latvija, brēvā Krīvija. Latgales kongress tātad notika agri pavasarī 17. gada aprīlī pēc jauno kalendāra maijā. Un te situācija, protams, te pamatsituācija noteica viens faktors, ka Krīvija nosadibinājusi demokrātija. I tātad
Jā, tagad ticēt Krīvijai, tas nozīmē ticēt demokratijai. Tas ir pilnīgi normāli visiem tiem grupējumiem. Jā. Breiva Latvija, breiva Krīvijā. Tas ir lozungs, es domāju, vispār te būtu anomālija, ka tas būtu citādi. Bet tagad mēs zinām, ar ko tas viss beidzos. 17. gadā no 2 faktoriem bija toļo, ka viestura atkarīga. Pirmais faktors, ko darīs vocīši, kas iet vēl īrokumos, jā, un ko darīs bolševiki. Un šitos 2 faktorus nav arī neviens saprast, ko ir darbosīs. Vocīši izgon īrokumiem, ījēma uz Latviju, Latgolījēma, vocu varas apstākļos mēs taču dibinām Latvijas valsti. Atļausiet nepiekrist. Mums ir jānodrošina Latgales autonomija, tos pašas Krīvijas demokratiskajā sastāvā. I to pīsavīlosim baltīšanu. Šodien paliksim bez neko. Tikai baltīšu sūļojumiem. A sūļojumi jau neko nav nozīmē. Mēs tomēr gribam atsvāt savu valodu. Školos īstoģos. Paga. Tu jau runāji tikai neticības apstāsts. Taisiesim treju, kā es atcētu zvaigžņu kūpēbu. I to ļok jau pošu varēsim lītas nukortot. A ko tu gribi? Palikt pie krīvu vai pūļu? Vocieši jau pie Daugavas. Nav laika strojētīs kā graznai jaunkundzei. Lītu vāk dariet. A to ļok jau redzēsim. Nūzakurtos. Nekas nenūzakurtos pats un sevi. Vajag aiz laika domāt, kā cīnēties par savam tīsēbam. Sodot paliksim ar kikuci. Napārproti man, es neesmu pret vīnošanos ar baltīšiem vīnā kūpībā. Vīnosimies tad, kad visi izpēja dibinot savu neatkarīgu valsti. Tā 17. gada pavasarī tas ir iespējams. Nā! Kāda jāga vīnotīs ir ar baltīšiem, ja mēs tāpat palīkam Krīvijas sastāvā? Nu labi, ne imperijas, bet tāpat Krīvijas sastāvā. Mēs poši. Pirma vāga īvest kārtību Latgalā. Tad apsavīnot. Nav laiks. Nīuļa nav laiks. Pēc mēneša kongresa nekas nav gotovs. Tā nekas ir nazataisa būt gotovs. Kā tu izdomāji kongresu? Sabrauks to vēju, kurus nīc nav vēlējis. A kas jūs ielūgs? Protams, ka tu. Kiems bija beigās ļoti laicīgs palika. Sokai un to, kas bija inženieris, jām ir sava publika. Varat iedomāties, kādi inženieram būvniekam ir ļauts, kā te apkārtis tam stalažam, kā teikt, būvējot. Te ir ļoti daudzacionāli interesanta publika. Un, protams, saimnieciskam lītam pīsavirsā. Daudz ir dzirdēts par to Kempa, kaut kādu uzvedēju, tādu breivoku, jā, ka jām tur mazāk rūpē, ko par jūt runos, jā, to, ka ir svarīgi varbūt atceļaut tu arī diezgan turīgs, sekmīgs saimniecisks darbinīgs ar dzērnavom, īpašumiem, jā, un jām ir sava vīta. Es zinu par tavam slapanām sēšanam, tavu planu, kā dabūt varu kongresā. Ielūgums tu izsūtiesi, bet vai tu ielūgtī būs tīsīgi izlemt Latgales nākotni? Mūsu Latgales nākotni. Tas šūreiz nav svarīgākais. A kam tad tu gribi atdot izlemt mūsu likteņus? Saviem strodniekiem no Pīterpils? Gribi, lai visu te atdot bolševikim, burlakim? Nu, tu jau runāji, ka tad dzimtkungs par savu mūžu. Tauta izlems. Tauta gudra paša par sevi sprīst. Tauta. Kur ir te tauta? Zemnīki, kas taisos globoties no vocīša mežā, vai bēgt dziļiņā iz Krīviju. Viss īt pa gaisu. Tu pasavir, kas picerī notiek. Ka mēs neizmantosim ito momentu, tad būs par vālu. I citi izlems mūsu vītā. Tā tu gribi izlemt par visiem? Tā ir. Par to, ka tas ir nāpītams. Piečok jūs visi redzēsit, ka man ir bijusi taisnība. Nīuļa galvenīs ir reikotīs. Kamēr Krīvijā hauss, mēs varam ko neviņ prasēt i pretendēt, iz ko neviņ. Tu pats nesku pretendēji. Citāžok te naskrītu. Reigas arhivējskupa krāsls vilnē. Ko? Zinu, ka baltīši tev tu sasvaļieši. Tu gribi mani savteigumā apvainot. Pats niko nedari. A gribi netiklēbu progrēbu novēlt iz cita. Par ko vajadzēs par to atbildēšu? Tu varēsi, ka atbildi pats par sevi. Reikotojs atsaradīs.
Protams, ka jebkuram politikiem jābūt kaut kādai arī motivācijai, ko viņš darīs pēc tam, kad tik sasniegti, jo tas mierkis sasniegts. Ir jābūt kaut kādam gandarījumam, gandarījumam jau ir šī kaut kādi omoti, kas šodien pirmajām pilnīgi parasta līta. Ja tas nav arī pazust uzreiz pēc sasniegto mierka, viesturis pazust. Ja jābūt kaut kādam tādam savai vītai. Jā, Trasunam tas bija, bet es tik kategorisks nebūtu. Es nevaru dokumentus nekur tādus tik precīzus atrast, ka tieši to, bet zinot visu šo hierarhiju, kurš spiecīgs bija šai hierarhijā. Protams, ka Trasuns bija šos hierarhijas augšā, kas jam tiktu pīdolots. Ja? Un, protams, ir kaut kādi raksturojumi, ko zinava līdz pat Vatikānam, un ap Vatikānu zinava, kuram raksturi ir. Ja? Un katoļu hierarhija tomēr ir ļoti specifiska hierarhija. Tur varbūt tiešām ar Trasuna raksturu grūts bija īleist. Ja? Bija vajadzīgi to, kas bija Springovičs. Labi, nav īstais laiks veco atcerēties, izpētēties. Parunāsim labāk par kongresu. Aicinājumu jāizsilta, orgkomiteja jātaisa, ar gazetam jārunāja. Pagad, ko tas tie var? Tu jau tas lolīs runātojs. Gatavs atdot Latgolu. Īmaiņēt pret neskaidriem sūļiem. Labi. Ja kongress tiek rēkots, mums jau dabāja garantijas, ka varēsim saglabāt savu valodu, ticību, kultūru. Kā tad tu domāji pīpistēt savas tīsības? Kad baltīši būs nozīmējuši savus īrēģņus? A mēs paliksim par tādiem vītiem aborigēniem? Tad savaida ļauds, kas termini dēļ etnografiskiem aprakstiem. Kurus steidzam jāpārbaltiskai? Kamēr nav porzakrīvošu vai propūlušu pavisam. Tad? Tu jau pravīšu balsā kladzinoji. Kā tāds nalaimes putnas? Kas tu baļtīšus skaiti bailēgūks par zvierbuļiem? Tu runāji par saviem tautas broļiem kā par tādiem svežemnīkiem. I kā tai būtu? Mūsim vaga tuvinoties pornovadnīkim, a nā tu propuļsim. Izalaisim kā tāds upes īnas lada gabaliņš, i tamā svešus jūrā. Tev taisnība. Baltīši labāk nekā Rusi. Jūs mums māk saimniekot savā zemī. Demīsim, kas atkrīs. I navāk aizmirst, ka pie mūsu porīs Kurzemes i Vidzemes draudzes. Tic bez ziņām vēl ko i vinnēsim. A parlamentā Francija vēl pats acīnēsim. Vai tad tik trakai būs? Dei, Dievs palīdzēs. Šos politiskos cīņas epizodes roda, cik abi politiki bija toleredzēgi, ja, un īpaši satīca savu Kempu. Mēs jau taču nevaram sacīt, ka Kemps 17. gadā zaudēja. Ja. Kemps vienkārši saprata, ka te platforma, ko es aizstāvu, pašlaik nagūst vairokumu, bet taču, kā saka, nasakiera pie dakšam, lai apkarotu pretējos. Ja. Es diskutēju, rakstīju, bet tas naporsaviers tādā nebeidzamā naidā. Galvenais ir tas, ka tagad jārēko kongress. Aicinājums pa draudzim jau esi izsūtējis. Jau? Tu tur kam te runāšana? Labi, ja kongress tiek rēkots, jo postojam no strodņīkiem, no citautīšiem, karavēriem. Vai tavi strodņīki no Pieterpiļas brauks? A kā jī brauks? Tu gribi socialistus te laist vidā? Vai bez jūs Vieļtroku, bolševiku? Kāds jīs braukt? Ar karavēriem jau runots. Joņas Rubuļs būs klot ar strēļnieku vienību. Reisi nodrošinos apsardzi kongresam. A baznīca kungi, mūsu navēlēti deputāti. Es jūs varu pazaļaut. Ļauok penteri ar zemnīkim. Cikom izsprīs, kuram braukt? Cikom jau būs par vēlu. Bet kongress nolikts uz apriļa beidzamo svētdiņu. Vēļok nevaru. Katru nedēļu viss mainos. Ja jau esam lēmuši par to kongresu, tad man nekas cits neatliek, kā pieņemt spēles notiekumus. Bet ja tu ceri, ka kongress paliks bez opozīcijas, man tevi jābādināja. Es darīšu visu, lai nādot Latgalu ar vīglu rūku. Bez garantijām no baltīšu puses. Kempam pīder te izcilo dūma
jau pēc kongresa, ka tomēr maz bija diskusēju. Ja, vajadzēja vēl vairāk diskutēt, un Kemps izmanto visas iespējamos metodis. Tik daudz mītiņu apmeklē Kempu, tu grūti tā saskaitēt, un mēs arī zinām, ka pat pēdējā dienā, iepriekšējā dienā pirms Latgales kongresa Riezekne, Kemps sasauca karavieru virsnieku, šo kara darbinieku apsprīdi, i goja diskutēt, kaut arī šķiet, ka es naguva porsvaru šajā sanāksmē, bet jām bija svarīgi būt šajā sanāksmē. I tot, kad viss bija baidzīs, šķiet, ka es nav uzvarētājs, bet es zaudētos pēc cipariem to laika. Tomēr es visu laiku atgādināju, vajadzēja vairāk vēl diskutēt. Un tad jau, dārgīs draugs, tiekamies 26. aprīlī.